Būs forši, es domāju, visai Lekrings komandai uzspēlēt pret Tiltiņu, jo zinu, ka ir savi duo, un tiekot laukumā pie Tiltiņa, tur, es domāju, divcīņas būs daudz efektīvāk. Nu, es zinu, ka jūs pa Semjonovu arī uzrakstījāt, vai ne? Kas tur nezina, kas bija, kā tur varēja neiedot? Nu, nezinu, tu jau zini, kā tās komitejas mums lemtos. Nu jā, bet zini, kā tur bija pamatojums, ka tas nebija speciāli spēles situācija. Es nezinu, kā viņi spriež, kas ir speciāli, kas nav speciāli, kā to pēc video var pateikt. Nu, bet ja to iemoc kādam pa seju izsit zobus, tev tāpat dod kaut vai nespeciāli. Jā. Tas, jo man likās, spēles laikā jūs neņēmāt, jo jūs bijāt iztērējuši, vai ne? Ja godīgi, es nemaz to situāciju neredzēju spēles laikā. Es spēles laikā uzreiz redzēju, man bija tāds vāt, jo tad jau bija skaidrs, ka jūs esat zaudējuši, un pieņemsim paņemt to, lai viņam būtu sarkanā, tikai varējāt iegūt. Jā, un tāpēc domāju, ka jau uzreiz varēja redzēt, ļoti labi parādīja atkārtojumā, tāpēc es tā domāju, bet es tagad neatceros. Man šķiet, ka jūs bijāt pirms tam nesekmīgi kaut ko paņēmuši, ne? Man liekas, ka nē. Es jau neatceros, tās epizodes ir tik daudz. Tie video ir ņemti, ka grūti pateikt, ja godīgi. Jo es tieši domāju, kāpēc jūs neņemat par šito. Jūs paņēmāt pat Reimani, tur jums akceptēja. Un neviena cita. Tad laikam jums tomēr bija vēl viena. Es neatceros. Bet, jā. Jo es tiešām skatījos, un man likās, ka tā, man likās pat, es nezinu, man liekas, ka varbūt viņš negribēja pa turieni, bet tas nebija netīšām. Sanāca. Jā, bet viņš tā kā nevar netīšām tā, come on. Jā. Un nemēģinājāt pārsist, lai vismaz uz vienu atstāja? Kaut ko tur mēģināju, laikam, bet es tā baigi, es baigi tajā neiedziļinos. Jā, lai tur lieki. Citas lietas, uz ko koncentrēties, un jā. Sarkanā tur bija, tur neko. Nē, es par to visu, tāpēc es arī prasu, vai es samazinātu uz vienu, varbūt izspiedz, zin kā. Es tev gribēju prasīt, vai tu pēc tam negribi kaut kur aizbraukt uz kādu Flori, jo mēs paņemsim jau uz to Čehiju braucam, uz fināliem, un kaut ko ies. 25. vai 26. mums jau ir jau viss nopirkts praktiski. Mēs tur, kaut kas, bet es zinu, ka Pauls vēl brauc, un Treimans un Ginča, viņi vēl kaut kā. Un es nezinu, cik tikai tur biļets viegli. Mums nav viesnīca, vēl mums ir jau avio un spēļu tiketi. Tā es sapratu. Aprīlis, jā? Jā, 25. vai 26. tad, kad ir sestdiena. Jā, pastīšos. Mēs jau pa piekdienu lidojam, un sestdien ir spēle, un pēc spēles laikam atpakaļ, ja es pareizi sapratu. Bet Jērtis arī vēl riktīgi tramdās uz šitam jaunietim uz fināliem. Bet tur atkal nav zināmi tie datumi, un tad jāskatās, kā tur. Jo viņš man vēl jātiek finālā. Ja gadījumā Jērtis arī saka, ja gadījumā tiks, tad jābrauc tā, jā. Bet tā taisnība vēl ir jātiek finālā. Tā zāle pilna vakar bija vispār. Tā, kad ar tām kājās stāvēšu tām trijās. Bija. Tā foršākā sajūta jau bija, ka tu ej sildīties, un tās pamatvietas, sēdvietas nav aizņemtas, jo tās ir nopirkts. Jā. Tad tās stāvvietas jau ir 2-3 rindās, jo, pirmais nāk, tas ieņem labāko vietu, un tur arī paliek. Bet, bija forša atmosfēra, un tas jau bija gaidāms. Es atceros vispār šito, ka šis vislabākais Florī, kas ir, kad tu nāc uz iesildīšanos un ir jau skatītāji. Jā. Ja citādāk regulāri, tikai tā, kad tu iznāc no ģērtēm, redzi, kas tur ir atnācis, kas tur ir sanākuši. Vai jums jau šis 4. ieraksts ir? Mēs tā kā viņi 5. 5. Sākumā mēs 2. Tur jau bija, jā. Tur, jā. Ar Cīni tur kaut kas nočakarējās. Viņš ir lielvārdē, un viņam nec nebija, un tur. Valčam jau arī bija sūdīgi, bet Valčam vismaz bija tas, ka viņam bilde tāda slikta, bet skaņa nečakarējās. Neraustās. Un tad ir sūdīgi, ja raustās. Tad tu viens otram pa virsu runā. Tur jau nesaprot, vai kāds runā. Ne. Un Bobo bija no paša rīta. Cik no paša rīta? Negulējis vēl, jā? Izstījās sākumā bēdīgs bišķiņ. Bet, jā, tāds. Bet arī motivēts jau kaut kur. Jā. Bēdīgs, bet motivēts likās. Čau visiem! Esam atpakaļ ar ļoti īpašu epizodi, ko varat skatīties 3 daļās ar 3 dažādiem viesiem, kas spēlēs lielajā arēnā superfinālā 11.
aprīlī. Bet pirms sākam šovu, ar prieku gribu paziņot, ka jums ir iespēja uzvarēt šādu džemperi, un viss, kas ir jāizdara, ir zem vienu no šiem 3 video jākomentē precīzs rezultāts un uzvarētājs gan finālā, gan bronzas spēlē vīriešiem. Pieņemsim, es rakstītu Lekrings 1-0, Tāls 2-0, tā būtu mana prognoze, un tad es piesakoju floorballshop.lv Instagram akontam, un principā džempers ir manā rīcībā, ja mana prognoze ir pareiza. Līdz ar to pasakamies floorballshop.lv par šo iespēju, par atbalstu, pasakamies arī mūsu Patreon atbalstītājiem. Mūsu Patreon kontentu varat pačekot apakšā linkā, un arī, ja neatbalsta kādu no arēnas komandām, bez arēnas mačiem tur būs iespēja arī pieredzēt dažādus mūziķus, kuri uzstāsies pārtraukumos, un pirms spēlēm būs iespēja arī piedalīties dažādos konkursos, dažādās aktivitātēs, kā arī iespēja iegādāties florbola atribūtiku, ekipējumu. Un, protams, vispārīgi šī arēnas pieredze ir vienreizēja. Esmu tur bijis gan kā spēlētājs, gan kā skatītājs. Tiešām nepalaid garām šo iespēju, nopērc biļeti, atbalsti florbolu, esi tur klātienē, ja tev ir sociālie tīkli, noteikti dalies storijos, postos, ietugo mūs, padalīsimies arī ar jūsu pieredzi. Paldies Florbola Savienībai par šo lielisko pasākumu, un paldies jums par skatīšanos. Florbols ir foršs. Holā! Mums pievienojās 5-kārtējais Latvijas čempions, Cēsu Lekrings kapteinis, ilgadējais līderis, ilgadējais arī Latvijas izlases līderis, Arturs Juševskis. Čau, Artur! Čau, vīri! Nu, karstais notikums vakardien tev bija 2. 7. spēle jau šo sezonu. Kādas sajūtas? Pat grūti aprakstīt. Tas sajūtas jau vakar bija visas dienas garumā tādas, kādas nebija sen bijušas. Zinājām, ir 7. spēle, 2. sērija pēc kārtas, kas, manuprāt, sen nav noticis vai vispār nav noticis. Sajūtas ir labas, protams, pēc uzvarētas spēles vienmēr ir gandarījums par komandu, par komandas paveikto un par to, kā mēs šajā sērijā tieši izgājām ārā no tā 0-2 un saņēmāmies un turpinājām strādāt pie savas spēles plāna, un tas nes rezultātu. Un prieks ir par katru čali komandā, par stafu, par faniem, un tas mazais mērķīts varbūt ir sasniegts. Esam nokļuvuši finālā, bet tas lielais mērķis vēl priekšā. Un, kā jau es teicu, vakar čaļiem arī pēc spēles nav šobrīd vieta nekādai ekstāzei par to, ko mēs esam izdarījuši. Priekšā ir nedēļa, smags darbs un pats svarīgākā spēle vēl ir priekšā. Tu teici, ka visiem tur prieki vai uzslaus, bet pa komentētāju nepieminēji. Tur faniem visiem, bet komentētāji. Jā, komentētājs gan jau arī. Jā, ok. Trešajā spēlē, tad, kad Māris Parts iemeta overtājumā golu, neatminies, kā tajā brīdī jūties vai kādas domas galvā nošaustījās? Zini, vai šonakt 4 naktī tieši šo momentu man viens no komandas biedriem atsūtīja WhatsAppā, ka tas īstenībā bija tas game changer moments šajā sērijā, jo no 0-3 es domāju, tā sērija būtu daudz smagāka un nezinu, vai tieši ar šādu iznākumu būtu šī sērija bijusi. Tā kā es ļoti labi atceros to momentu, un es atceros, kā skatītāji no tālākās tribīnes jau pamet halli. Bet mums bija tas video challenge palicis viens, un uzreiz pēc ielaistā gola, manuprāt, Jēkabs signalizēja, ka ir jāņem challenge, jo pirms tam laukuma vidū tika uzsists sods. Pareizāk sakot, par nūju sitiens bija laikam. Un, nebija jau ko mums zaudēt un ņēmām to challenge, lai gan sajūtas bija, ka 50/50 vai to challenge apstiprinās vai nē, bet jo ilgāk tiesnesis skatījās to video, jo man iekšēji tā sajūta bija, ka tas lēmums būs pa labu mums. Un tāds arī notika, un tas bija tas pagrieziena punkts, jo tajā spēlē tās iespējas tika mums dots, gan soda metiens bija, gan
vēl bija labas iespējas tiešām paņemt to spēli, ko mēs ap pirmo neizdarījām. Un, manuprāt, tā bija tā pēdējā iespēja, kas mums tika dot. Un, ja mēs to iespēju, domāju, nebūtu paņēmuši, tad iespējams finālā spēlēt citu komandu. Jā, es tieši to jautāju, tāpēc, ka tu ļoti labi ieskicēji, ka ļoti garš bija tas video atkārtojums, un es tajā brīdī tā kā vēroju abas komandas. Un uz zilā soliņa, zilās krāsas soliņa, tās emocijas bija tādas, mēs esam paņēmuši, pieķēršies pie tā pēdējā salmiņa, bet ticības, kad viņš varētu būt tā kā sekmīgs, bija, neizskatījās, ka daudziem, protams, gaida cer, un tad, tā kā tu saki, ar katrām tām 10 sekundēm, kā vienmēr visos sportos, kur ir ilgāks video, tur ir lielāka iespēja, ka lēmumu mainīs. Vai vismaz viņš ir skaidrs, ka viņš ir ļoti diskutabls. Un tad jau var redzēt, kad arī tā rosība kaut kur parādās, un beigās tā, jā. Vienas bažas bija par to, ka vai kamerā redz to tieši šitiem brīdi, varbūt tas rakurs nav noķers pareizais, un tiesnesis nevar izvērtēt. Un tad jāpaliek pie sākotnējā lēmuma. Jā, tā kā. Kura tev tā bija 7. spēle, kuru sanāca uzvarēt? Es pat tagad varbūt ātri varu padomāt pie sevis. Šogad 2. Šogad 2. Ar Pārgauju 1. Ar Pārgauju 1? Man liekas, ka jā, pret Lielvārdu. Pret Lielvārdu arī bija, ne tikai pret mums, ne? Arturs jau tajā gadā bija pie Ulbrukas. Jā. Varētu būt 3. vai 4. Man lika, ka es varbūt kļūdos, man likās, ka 4, un tad man likās, ka varētu būt, ka tev varētu būt, tāds diezgan iespaidīgs skaits, un tas pats arī trenerim jūsu. Tagadēji Mingusam. Viņam ir noteikti vairāk kā tev. Jā. Vai kaut kādā veidā tur var? Bet vai pirms tam bija līdz 4 uzvarām, tā kā Ingus spēlē? Ne, viņam pret Lekringu kā trenerim, tad Lielvārde bija. Viņš uzvarēja. Pārgauju viņam ir 2. Jā, un ar Lekringu 2, jā. Vai ir viņā kaut kāds tas 7. spēles, nezinu, īpašais kaut kas tāds, kad viņam izdodas uzvarēt. Būsim godīgi, pēc papīriem, pēc regulārā, jūs nomināli nebijāt favorīti. To es domāju, visi apzinājās, ka mēs šo sērijā neesam favorīti. Jā, un līdzīgi arī tās viņa iepriekšējās sērijas ar Pārgauju, gan Lekringu, gan Lielvārdi uzvarot, arī nebija. Es jau domāju, ka tieši 7. spēlēs priekšrocība ir tiem, kas nav favorīti, jo es vienmēr esmu uzskatījis, ka tā 7. spēle, tā nebūs cīņa par kaut kādiem taktiskiem risinājumiem. Tā ir cīņa katram spēlētājiem ar emocijām, ar atmosfēru, ar spiedienu, un tas spiediens vienmēr būs lielāks tai komandai, kas ir favorīts. Un es domāju, uz šo spēli mēs saptām, ka mums jāspēlē kā otram numuram, kas varbūt 6. spēlē bija lielākā kļūda, ka daudz spēlētāji pie 3-2 sērijā bijām vadībā uzskatīt, ka mēs jau esam favorīti sērijā, un tad arī tie lēmumi pirmā perioda laikā bija tādi, kas nebija tie pareizākie, un es domāju tieši no tā viedokļa, ka mēs kaut kur jau sevi uzskatījām, ka mēs esam šīs sērijas favorīti, un mums jāņem tā sērija. Un atbildot uz tavu jautājumu, es domāju, tur ir Ingusā slēpjas varbūt tas šarms, kā viņš to komandai pasniedz, ka mums ir jāizdara savas lietas, jākoncentrējas tikai uz savām lietām, un pārējais jau ir atkarīgs no pretinieka, kā viņš tiks galā ar to spiedienu. Un kā jau mēs visā sērijas garumā redzējām, pretinieks ir ar bumbu labāks, ir labāks kvalitātes, ir tehniskāks, ir lielāks talants, un tas, ko mēs varam likt pretī šādai komandai, ir laba aizsardzība. Laba aizsardzība un momenta realizācija, un ja to mēs izdarīsim, tad rezultāts arī būs. Tev tieši vēl vienu jautājumu pēc tam arī par šo sēriju, bet ātri atminējos, ko pirms tam jau gribēju tev jautāt. Tev patiesībā, iepriekšējās sezonas, ja mēs tieši tikai par rezultatīvitāti skatāmies pēc punktiem, ne tās veiksmīgākās bija. Un varbūt arī pat sniegumziņā, ka pats arī dažreiz likies, ka ne līdz galam esi pilnīgi priecīgs par savu sniegumu. Un tas arī iet kopā ar komandas sniegumu, protams. Šo sezonu tev tā rezultatīvitāte tieši vārtu gūšanā un vairākumā tā saikne ar Jorenu, jums tur, man liekas, un ne tikai ar Jorenu,
ir kaut kāda īpaša, un tie arī vakardien tev vārti vairākumā, līdz tur ar beigām un daudz. Kā varbūt esi noķēris atpakaļ to tieši vārtu gūšanas garšu, jo lielākoties jau mēs tev redzam tomēr uzbrukuma uzsākšanā, ja tajā pusē diriģējot un tā, bet karjeras sākumā tiem, kas atcerās, tad mēs zinām, ka tu tur lādēji no visām pozīcijām, bet kaut kur ar laiku mainījies spēlētāji tips, bet tagad esi atkal diezgan rezultatīvs, ar ļoti augstu, manuprāt, rezultatīvitātes procentu. Tas, protams, gan tikai pēc manām sajūtām, jo tādi dati nav, bet man šķiet, ka tas, cik daudz tu izmet no kaut kādām pozīcijām, ka tev ir diezgan augsts rezultatīvitātes procents. Grūti teikt, kur tas slēpjas. Pats es baigi par to neesmu aizdomājies. Varbūt iepriekšējās sezonas, varbūt tā nasta kapteiņa lomā, kuras gribēju varbūt vairāk izdarīt, kā man vajadzēja, kas varbūt kaut kur noņēma tieši to pienesumu laukumā. Šogad es bišķi pamainīju to pieeju tieši kaut kādās lietās, kas saistīts ar komandu, ar to, kā es to redzu, kā tam vajadzētu būt komandā, kā tam būtu jāstrādā. Bišķi brīvāk piegāju tai lietai, varbūt tas ir tas pamats, kāpēc laukumā varbūt izdodas kaut kādas lietas labāk izdarīt. Bet noteikti jāuzslavē ir kaut kādi pārinieku paveiktie darbi laukumā, jo tās epizodes, no kurām izdodas gūt vārtus, tur liela uzslava ir noteikti kaut kādā veidā piespēlēja un kā partneri mani ierauga, kurus ieraujos iekšā uz vīksaidu vai uz augstu vidu un tā piespēle atnāk un tad ir jāsit, izdodas trāpīt, tad ir vārti, neizdodas, Tad nav vārti. Tad nav vārti. Izslēgšanas spēlēs, playoffos, tas komunikācija starp tiesnešiem un līdz ar to arī ar otru kapteini ir daudz lielāka nekā regulārajā. Man vienmēr tas ir no malas interesanti vērot tās četrotnes vai citreiz divi kapteiņi un tiesnesis, kāda apmēram ir tā ķermeņa valoda, pārliecība, kā tur saskatās ar vienu otru, kādas ir reakcijas, savaldība, viss tas pārējais. Kā tev šķiet, arī atgriežoties nedaudz pie iepriekšējās sērijas, pie ķekavas un tagad pie šīs, vai šajos dueļos, vai šķiet, ka tu jau arī uzvarēji to otru kapteini tajās diskusijās ar tiesnešiem, kas var šķist it kā tāds mazs un nenozīmīgs sīkums, bet es atceros labi, kā pagājušajā sezonā man teica Andris Pīlups, ka Bitmanis sērijā vienkārši apēda Klāvu Jansonu kaut kādās epizodēs, un to pilnīgi sajūta visa komanda, kas viņiem iedeva vēl tādu būstu atspēlēties no tā 1-3. Es domāju, ka tas ir iespējams. Protams, tas ir atkarīgs no katra kapteiņa personalitātes. Es nezinu, vai sērijā ķekau tas būtu iespējams no pretinieku puses vai no manas puses. Es baigi uz to, ja godīgi nekoncentrējos, kā apēst otru kapteini. Bet es domāju, ka tas ir iespējams. Un ja tu saki, ka tāds piemērs ir bijis, tas noteikti ir kaut kāds plusiņš tam kapteinim, kas to var izdarīt. Bet, šī sezona ir tāda, šis playoffs, ka tās runāšanas ir daudz vairāk kā citas sezonas. Īpaši ar visiem video atkārtojumiem par katru mazāko sitienu un sodu. Es nezinu, vai tas nāk pa labu Latvijas florbolam, bet, kā ir, tā ir. Tas ir jāmāk izmantot. Jā, visiem kapteiņiem, visām komandām noteikumi ir vienādi, un kas to māk izmantot, tas izmanto. Kas nemāk, Reku Bobo tieši minēja par vienu no jūsu spēlēm, ne to trešo, bet kad Jorenam stūrī bija zaudēta bumba, bet viņš panāca to, kad izspēle ir jums. Un tad vēlāk vēl... Ceturtajā spēlē neiedeva Rubenai atkārtojumu, kur viņi gribēja atkārtojumu. Jā, kur Jorens ātri, man liekas, izspēlēja, ne? Laikam, un tur beigās, jā. Jā, un bija tā, ka tiesneši jau gāja skatīties to epizodi, un tad es... tiesnesim pateicu, ka jūs nevarat skatīties to epizodi, ja bumbiņi bija jau izspēlēti. Un tad tas tiesnesis, kam es to pateicu, es gāju otram tiesnesim, kas jau skatījās video atkārtojumu teikt, bet tā laikam nevar tomēr.
Laikam to. Nē. Es zinu, es esmu tad, kad tas gan bija sen, bet vienkārši, lai atsaucoties to, tad man viens tiesnesis arī ir uzslavējis par to, ka es zinu noteikumus diezgan labi, un viņš tajā brīdī nemēģināja mani tā kā teikt, nē, tā nav aplaus, bet viņš teica, jā, tev ir taisnība. Un tas ir viens no tiešiem, kurš vakar tiesāja. Tā kā, nu, jā. Jā, bet šeit atkal pierādās tas, ka visi tiesneši nav informēti par to, kāds ir šis reglaments par video atkārtojumiem. Vai nav vienkārši izlasījuši? Nu, tas ir otrs variants, jā. Jā, te jau, zin kā, te grūti spriest, vai tu neesi informēts. Nu, pieņemsim, es esmu informēts. Nu, tad man grūti saprast, kāpēc tu esi informēts. Tad kāpēc viņš nav, nu, tā kā, nu, jā. Jā, par to kaut ko gribēju jautāt un aizmirsu par šitiem tiesnešiem. Par tiesnešiem jau runājot, tad uzreiz domas kaut kur, domas pavisam kaut kur aizpald, jā. Par to kapteiņa aproci. Tu teici, ka pēdējos gadus bija varbūt tas nedaudz par daudz uzņēmies. Kā tas izpaudās un kāda ir sajūta vispār būt kapteinim un kad tu dabū to aproci no komandas uzticību, no treneriem uzticību? Nu, teikšu godīgi, man patīk to darīt. Protams, ir kaut kāda lielāka atbildība par visu komandas sniegumu laukumā. Jā, tie pirmie gadi vienmēr ir, ka tu gribi kaut ko izdarīt vairāk un varbūt pārkāpt pāri pakaļai savai un izdarīt lietas, kas varbūt, ko tu nemaz nevari izdarīt. Tu nevari daudz lietas komandā viens pats izdarīt. Nevis varbūt tieši tādā ziņā, ka vienam to darīt, vienkārši tās lietas tā nestrādā. Un ar 2 sezonu pieredzi, es domāju, es vienkārši sapratu, kā tas varētu strādāt un kas ir jādara lietas labā, lai tas radītu, lai tas nebūtu mākslīgi uzburts, tā es gribētu teikt. Un tam visam ir jānāk dabiski un katram spēlētājiem tomēr ir jāsaprot, kā tas strādā, un es nevaru visu bīdīt, kā kauliņus, kā šahā. Katram ir tomēr pašam jādara tās lietas, un es varu dot kaut kādus piemērus no sevis, no savas pieredzes, un mēģināt visu dabūt uz tā pareizā ceļa, bet tas komandas kodols un tās darbības laukuma un ārpus tā visiem tur ir jāiesaistās, un manuprāt, šī sezona ir labs piemērs, kurā tas notiek. Varbūt sezonas sākums bija tāds mazliet stagnējis mums, bija traumas, bija visādas citādas lietas, kas ietekmēja komandas sniegumu laukumā, bet soli pa solim, manuprāt, tā līkne iet uz augšu, un tieši šis playoffs, man liekas, parāda, ka komandai ir izdevies nolikt malā tās lietas, kas mums traucēja, nolikt malā ego savu un saprast, ka, ja mēs gribam kaut ko sasniegt šajā sezonā, tad tikai kā komanda, un čaļiem arī pirms playoffs atgādināja, ka mums nevajag laukumā 1-2 varoņus, mums vajag pēc spēles 20 uzvarētājus, un tas ir, manuprāt, tas mūsu komandas moto šajā playoffā, kas mums var dot rezultātu. Un, protams, ir spēles, kur emocijas pāriet pāri galvai, un tas ego nāk ārā no mums, un nav noslēpums, ka komandā mums ir personības ar diezgan lielu varu un labām īpašībām, bet visam ir savs limits, un tad, kad tās emocijas pāriet pāri un mēs viņas nespējam kontrolēt, tad tā spēle kaut kur sabrūk, un tas rezultāts uzreiz nav tik pozitīvs, kā brīžos, ka mēs katrs esam koncentrējušies uz savu spēli, un katrs zinām, kas mums ir jāizdara laukumā. Jā, tu pieminēji par tām kapteiņa lietām. Es atceros vienu tavu interviju florbolā ar florbolistiem. Tādu vispār nav daudz, es nemaldos, tas bija momentā, kurā tu atgriezies no Čehijas vai pirms došanās kaut kur. Jā. Un tur bija viens no tiem jautājumiem, bija tāds, precīzi neatcerēšos, bet ko tu gribētu tā kā sasniegt karjeras laikā, saistībā ar florbolu. Un tu minēji, ka tu gribētu būt Latvijas izlases kapteinis. Atceries kaut ko tādu? Neatceries? Jā. Un es neatceros. Es atceros. Un tad nākamais jautājums tieši par to, ka tu esi ilgadējis Latvijas izlases spēlētājs pirms tam bijis.
Un tagad tev ir, tu arī, labi, es neteikšu, ka tu esi vienmēr izskaties sliktā fiziskajā formā, bet šogad tu izskaties ekstra labā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, gan jau, ka tu pats arī to ļoti labi apzinies un zini, un arī jūties visticamāk tā, un tev ir tā pati rezultatīvitāte atgriezusies. Tu jau tādu, vismaz nezinu, publisku oficiālu izlasē nekad neesi teicis. Tev ir bijis kaut kāds, varbūt, komunikācija ar izlases treneri vai kādā brīdī, agrāk vai vēlāk tagad? Nav kopš brīža, kad es pateicu, ka es tā kā nolieku malā to izlasi no savas florbola karjeras. Pēc tam nav bijusi komunikācija. Bet, Protams, ir bijuši kaut kādas domas, varbūt vajag atgriezties, varbūt vēl varu uzspēlēt, bet nē. Nu, skaidrs, ka tagad tu noteikti uz to nekoncentrējies, tas, jā, bet tad tādu, jo arvien vairāk ir tādi, man liekas, varianti parādās, kad varētu kaut kur iepauzēt, tad atgriezties un tā, tad tu tādu neizslēdz to, ka varētu, ja tev piedāvātu, pieņemsim, ka tu apsvērtu, teiksim, tāds jautājums būtu pareizi. Es domāju, ka izlasējas es pateicis nē, manuprāt, izlasēja tiešām jauni, talantīgi čaļi nāk iekšā un tā vieta, manuprāt, nekad tukši nepaliek. Un es esmu bijis izlasē, nemaldos, 10 gadus un, es zinu, ko tas prasa un tas paņem ļoti daudz laika un ir papildus jātrenējās un jaunāks arī nepaliek, tā kā, manuprāt, izlases durvis es aizvērs un ir jāatver durvis uz jauniem piedzīvojumiem, tā kā. Šis varbūt nebūs jautājums. Tu to jautājumu tik labi neizjutīsi, bet kā ir spēlēt ar šīm 6 cilvēku maiņām? Kad ir spēlētāji, kur, pieņemsim, spēlē pirmās 20 minūtes, tad spēlē pēdējās 20 minūtes, tā, lai visiem iedotu pa 40 minūtēm. Jums ir komandā tāda viena tāds, teiksim, vidusslānis komandas, kur varbūt nav tie līderi, kur ir ar ļoti lielām darba spējām un padara ļoti daudz lielu darbu, un tad viņi ir tādi, kuriem ir visiem nevar atrast tās 60 minūtes, un tad viņi tiek miksēti no spēles uz spēli. Kā vispār, jo es līdz šim tādu pieeju Latvijā īsti nekur neatminos, kur būtu tik konstanti tas pielietots. Varbūt atšreiz kādreiz, bet jums tas reāli... Tā pieeja jau, kāpēc viņi tādi ir vispār, viņa dabiski rodās, tāpēc, jā. Šī sērija parādījusi, ka ne visi spēlētāji var nospēlēt tās 60 minūtes vienā kvalitātē, un tieši veidojot šos pieciniekus pa 6 cilvēkiem, iesaistot rotācijā vēl vienu papildus cilvēku, tās minūtes izlīdzinās, un ir situācijas, kad kādam spēlētājiem uzkāp puls, tad ir tas viens neliekais, bet ir tas viens spēlētājs, kas viņu var aizvietot. Pašam man baigi nav sanācis būt rotācijā ar 6 spēlētājiem, tāpēc es nevarēšu savu viedokli pateikt, kā tas ir spēlēt, bet ja visi 6 spēlētāji zina, kāds ir tas maiņas tā kā raksturs un ko viņi grib laukumā panākt, kur grib iespēlēt bumbu, un ja visi ir uz tās vienas lapas, es domāju, tas ir ļoti labs variants. Protams, ja kaut viens spēlētājs kaut ko nezina, tad problēmas var rasties. Tā kā svarīgi ir, lai visi 6 spēlētāji ir uz vienas lapas un saprot, ko dara laukumā. Jā, man tā, tagad mēs redzam, ka tā pieeja strādā, tad viņa skaidrs, ka patīk vēl vairāk, bet tāda Latvijai līdz šim neordināra, bet jā. Izlasē, kad runājām par izlasi, tieši izlasē tas arī piekopts pēdējos 2 ciklos, šajā un iepriekšējā. Tā kā es nezinu, man liekas, Ingus jau to darīja arī pārgaujā kādreiz. Ne? Tur diez vai bija tāds resurs? Nē, tur nebija tāds, man liekas. Atsevišķā maiņām arī ne. Jā, bet jā, mums tieši tas arī, gan arī katrā turnīrā joprojām tas ir, man liekas, pasaules čempionātā arī mēs to izmantojām, un ir spēlētāji, ir gan fiziski, kuri nevar varbūt visu laiku spēlēt, ir arī speciālisti, piemēram, runājam par Jorenu, un viņš varbūt nav tas, kurš var vienmēr aizsardzībā tur izdarīt visu, vai uzbrukumā vienmēr tik stabili, bet atsevišķos momentos viņš ir labākais spēlētājs laukumā. Arī pat izlases kontekstā, un izmanto tos spēlētājus īstajos brīžos, tāpat kā jūs abās pirmajā sērijā pret Ķekavu Šūmanu izmantojāt, piemēram.
Nu, tā ir trenere, tā kā rītīgi maģija, kad mācēt liktajos spēlētājus just uzticību un to brīdi izmantot. Un es esmu spēlējis šajos izlases turnīros, un varbūt man tas tik ļoti nepatīk, jo es gribu būt laukumā un tajā ritmā, tajā dinamikā, bet es domāju, visi nav vienādi. Un dažiem tieši tā pauzīt iedod ekstra enerģiju uz nākamo iznāciju. Tā kā tā vispār par izlasi, īsumā, kopš pameti izlasi, vai esi skatījies, un vai tev patīk virzība, kur mēs ejam? Jā, esmu pasakojis līdz, protams, pasaules čempionāts tika vērots pa televizoru ekrāniem, un, manuprāt, ar jaunā trenera ienākšanu Latvijas florbola izlasiet tajā virzienā, kurā tai vajadzētu iet. Un varbūt tas spēles stils nav tik krasi atšķirīgs. Protams, ir nianses gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, bet noteikti var just, ka tieši tā profesionalitāte ir citā līmenī, ka tas veids, kā treneris nodod informāciju spēlētājiem un tā uztvere spēlētājiem ir pavisam citā līmenī. Un tās nianses, pie kā tiek strādāts, ir arī kaut kas varbūt nebija bijis līdz šim Latvijas izlasē. Par tādām mazām lietām, gan par iemetieniem, gan par to, cik katra spēlētāja loma ir svarīga. Un tu izlasē vari nonākt tikai tāpēc, ka tu vari izraut iemetienus, kas ir ļoti liela sastāvdaļa florbolā, jo, ja spēlējam ar bumbu, mēs nevaram zaudēt vārds, un gandrīz nevaram. Sveiciens Paulam. Bet tā ir daļa no florbola, un florbolā ir ļoti daudz nianses, un manuprāt, šie somu speciālisti tieši par šīm niansēm domā vēl vairāk kā līdz šim jebkurš treners. Un, ja mēs salīdzinām mūsu spēlētājus ar top 3, šobrīd teikšu top 3, viņi varbūt ir kaut kur augstākā līmenī, bet tas veids, kā mēs varam viņiem nākt klāt, ir tieši domāt par šīm mazajām niansēm. Un, manuprāt, atbildot uz jautājumu, noteikti mēs esam uz pareizā ceļa. Kaut ko no Jorena un Bruno no pēdējā cikla arī ieguvi kā komandā spēlētājs, kad viņi atgriežas un vai kaut kādām niansēm jautā viņiem, Jorenam vai Bruno? Ar Jorenu es šādi tad pārunāju, bet saprast kaut ko, tas ir cits stāsts. Viņš nav tas komunikabls. Nerunā tik daudz par tādām lietām. Ar Brunu kaut ko parunājām, kaut ko viņš pastāstīja, un kaut ko varbūt es paņēmu arī sev, bet tik daudz neesam runājuši. Tu jau diezgan precīzi to pateici, un to jau arī var redzēt pēc sastāvu komplektācijas. Domāju, ka pie citiem treneriem, nezinu, varbūt ne Vilmans, ne Balots visticamāk sastāvā nebūtu bijuši. Vismaz viņi agrāk pat nebija ne tūmā redzeslokā kaut kādā. Tā kā, vismaz līdz tam nebija brīdim kaut kā. Tā kā un par tiem iemetieniem ļoti, ļoti, ļoti interesanti, jo mēs tieši ar Valteru diezgan par daudz par to runājām. Tā kā sarunājuši tagad, kad par to, ka tā nozīme katrai lietai ir ar vienu lielāku, un uz spēli tās var būt kaut kādas 12, 13 pozīcijas. Ar visiem spēles sākumiem, vēl visādi citi pārtraukumi un vēl pēc katriem vārtiem. Tā kā jā. Tāpēc, man mazliet dusmas rauj dažreiz, kad mēs esam iedomājušies, ka centra spēlētājiem obligāti ir jāiet. Tas tāds vecs priekšstats man šķiet ļoti. Jā. Bet bieži tā notiek, un tāpēc, brīžiem man liekas, kaut vai ir jāiet no citas maiņas laukuma spēlētājiem, jāizrauc iemetiens un jāmainās, jo bumbai ir vērtība, un es nezinu komandu, kur negribētu spēli sākt ar bumbu spēlēt un veidot uzbrukumu, nevis uzreiz aizsargāties. Tā kā, nianses ir daudz, un katrai niansei ir sava vērtība. Bet jūs vienu brīdi taču piekopāt to, ka Jorens bija nomināli otrajā, viņš nāca, izrāva un devās uzreiz mainīties. Es atminos, ka bija kaut kādu brīdi noteikti tā, ka viņš, un ļoti tas tā uzreiz, tā kā saka, uzskatām, viņš uzreiz vienkārši kāpj nos. Tad viena treniņa arī bija mums iemetienu čempionāts, un tad it kā noskaidrojām tie, kas ir tie labākie iemetienos. Tas ir jāpraktizē vēl spēlēs, bet viena spēle priekšā, un es domāju, par to mums ir arī vēl jāizdomājas tieši par šitiem iemetieniem, kā ir jāiet tiem, kas
kas var izraut viņus. Tu tā kā par tām niansēm. Man šķiet, Andris Pīlups vienā no pēcspēles intervijām, kad es prasīju par standarta situācijām, izteicās, ka parasti komandas, kas vairāk spēlē no otrā numura, dabūna pievērst lielāku vērību tām. Varbūt dzirdējāt, varbūt ne. Tā doma bija tāda, ka viņi tam ļoti daudz vērību nepievērš. Ļoti minimāli, teiksim tā. Kamēr es manīju to, ka jums uz izslēgšanas spēlēm bija ļoti daudz visdažādākās iestrādes, un tad ir jautājums, cik vispār tam sanāk daudz laiku veltīt, jo viens ir tā kā uzzīmēt, bet otrs viņš, lai tur ir ļoti niansēti, un lai tas viss labi darbotos, viņš ir arī jāpraktizē. Jā, Viņš varbūt ideja ir pareiza, bet lai tie zoburtiņi strādātu, tur ir ļoti svarīgs tas taimings saucamais. Jā. No visu. Piekrīt. Jā, un Viens ir uzzīmēts skaisti uz tāfelītes, bet laukumā katru reizi situācija ir savādāk. Pretinieks var nostāties savādāk, kāds var būt agresīvāks uz bumbu, un tas taimings uzreiz mainās. Bet tam mēs tiešām pievērsām uzmanību diezgan daudz. Tas bija, man liekas, pirms katras nedēļas nogales pēdējā treniņā bija standarta situācijas, un tad pēc standarta situācijām mēs turpinām spēlēt 5-5. Un manuprāt, es piekrītu tam, ko tu teici, ka vairāk uzmanības pievērš tieši otrais numurs standarta situācijām, jo, manuprāt, tas ir tas, kur tu vari pārsteigt pretinieku. Ja spēlē ar bumbu, tu neesi tik spēcīgs, un tas vārtu gūšanas iespējas ir maz un neveidojās, tad tieši standarti ir tie, kur tu vari pārsteigt pretinieku un vari gūt tos vārtus. Un, manuprāt, arī Ķekavas sērija un arī šī sērija parādīja, ka tās iespējas ir, un, man liekas, diezgan daudz vārtus mēs guvām tieši no standartiem. Un pret Ķekavu bija izteikti svarīgos brīžos arī. Ļoti daudz. Un visdažādākajos veidos, un no viena punkta ar vairākiem, var redzēt, ka vienai ir vairākas kombinācijas izveidotas no viena punkta, un sākumā apspēlē ar vienu, un pēc tam tā kā tam ir pretzāls, un apspēlē pēc tam jau ar nākamo. Jā, ko varbūt, kā tas floorball dīķīts, mums tāds ļoti maz, mēs to labi apzināmies, ko varbūt komandās sezonas laikā par Pēteri un Kasparu un par viņu izteikumiem, par kaut kādiem komandas sasniegumiem. Kādreiz, gan jau, ka jūs mūsu kritiku vairāk vai mazāk ir dzirdējuši, ja ne visi, tad noteikti daļa, jo es zinu, ka daļa klausās, tad kā varbūt uz to reaģējāt, kad, tur, jā. Zini, man jau vienmēr patīk tā kritika. Tas iedod. Tas motivē savā veidā. Jā, tas motivē, un man ļoti patīk, kad mūs neviens šajā sezonā baigi neuzskatīja par favorītiem, kas varētu spēlēt finālā, un, manuprāt, tas bija tieši vajadzīgs komandai, ka mums neviens netic, ka finālā būs Ulbruka, Rubena, Talsi visticamāk. Un, es to kritiku vienmēr uzsveru tādu papildus būstu, un es domāju, arī komandai tas ir iedevis tādu papildus būstu, ka līdz šim, Lekrings varbūt tiks pusfinālā, bet tālāk īsti viņiem nav variantu. Un, bet baigi dzirdēt sarunas par kaut kādu kritiku komandā ģērbtuvēs, tā baigi neesmu no viņu par jums dzirdējis. Bet vispār, ja godīgi, tagad gan būtu jāpatina, bet es pirms sezonas jūs ieliku top 3 virs Talsiem. Es atceros, ka es ieliku Ulbruku kā pirmo komandu, un tad Rubenu un Lekringu līdzīgus un Talsu kā 4. Es pats gribēšu atrast to, jo iespējams, ka ļoti līdzīgi tagad tas viss varētu būt izveidojies. Bet tas bija tikai pirms sezonas laikā es tā vairs nedomāju. Bet tas bija kaut kādā septembrī vai oktobrī, tad, kad Jorins pievienojās un pievienojās Ričards un Ričards ar Renāru, tad man bija kaut kādas... Sezonas laikā kāds jau bija top 4? Top 4 jūs bijāt, jo es domāju, es jau biju, kad jūs uzvarēsiet to, ka Ķekavu 4-3, to jau es arī pateicu ļoti ātri, jo es sapratu... Tu decembrī teici, ka Ķekava būs pret Lekringu 4. finālā. 4-3 būs rezultāts, jo es jau tad redzēju, kā veidojās tas komandas, un kad jūs paliksiet 4. vai 5. un Ķekavu neņems neviens. Un kaut vai, ja viņi paliks 6. un Valmiera būs pieņemsim 5. tad ņems viņus. Un tad es sapratu.
Tad man šķita, ka jūs tiksieties ceturtdaļfinālā un ka jūs uzvarēsiet 4-3. Un to es kaut kad decembrī pateicu tieši tādu rezultātu. Un tad jūs nozīmē, ka es jūs top 4 liku. Nu, tālāk gan es nedomāju, ka jūs tiksiet finālā, ja mēs tālāk tā šķirstam. Bet es arī nedomāju, ka jūs pret Rubenu spēlēsiet. Tā kā, nu, jā, interesanti tur. Par detaļām vēl nedaudz vairākumi. Vai treneris strādā pie vairākumiem, vai spēlētāji strādā pie vairākumiem? Ir tā, ka treneri iedod iestrādnes, un tad mēs paši mēģinām viņus piekoriģēt. Bet jā, Ingus strādāja ar mūsu vairākumu, un Rūds strādāja ar otro vairākumu vairāk, cik es saprotu, un tad iedod kaut kādu pamatus, ko mums būvē to vairākumu, tad tās nianses mēs kopā skatāmies. Tad var teikt, ka Šūmis ir Rūda atklājums. Viņam daudz vairākumā. Labi, tur varbūt bieži ne tie tipiskākie vairākumi goli pretuzbrukumos. Nē, vajag jau arī satvērienus labos, kas katrā vairākumā, ja 2 tādi ir, tas noteikti ir uzreiz lielāks potenciāls vairākumam. Man viena lieta besīja vairākumā jums, jo katru reizi, kad jums ir vidū kāds ir tajā, starp tiem 4, tad ir momenti veidojās, bet pārāk bieži es redzu, īpaši spēles sākumos, ka viss stāv pa perimetru. Man tas tā besīja. Arturs jau kaut ko domā, bet viņš neatklājās noteikti, kāpēc tā ir. Un beigās man patika. Labi, tagad Ulbruka klausās vai neklausās. Vienkārši iedod Joranam bumbu, lai viņš driblējās, lai viņš stāv pārējie, viņš pakustās, aizsardzība palika panikā, Arturs beigās viens pats vārds priekšā. Realizācija tomēr nav tik labi. Nē, Jorens tās piespēles noteikti, nezinu Latvijā, cik tāds spēlētāji ir, kurš var viņus atrast. Viņš sagaida to brīdi, kad kaut mazākais spiediens no pretinieka vai spēlētājs pakustās pa labu vai kreisi, viņš atradīs to piespēli. Svarīgākais ir, protams, tiem spēlētājiem gaidīt to piespēli, jo pie Jorenas esmu pieredzi, bet es domāju, ja kāds spēlētājs pirmo reizi viņu spēlētu kopā, daudz piespēles viņš noteikti negaidīt no Jorena. Tā bija tā viena no mūsu kritikas devām, ko mēs sezonas laikā runājām. Ka Jorens netiek izmantots pietiekami. Tā kā pārējie vienkārši negaida no viņa piespēles. Jā. Jā, bet ir jāsaprot, viņš ir cita kalibra spēlētājs. Bet es uzskatu, ka arī viņam ir jāsaprot. Un kad tādi kalibra spēlētājiem jāmāk pielāgoties un iedot tā, lai tas būtu arī moments, nevis tā, ka katru reizi, jau kuro spēli, ķipa viņš sameklē, bet neviens neiemet. Vai tā ir komunikācijas problēma, ka viņš nevar izstāstīt, ka tici man, es tev došu, un es vienmēr meklēju, un tā. Un otrs ir, tas taimings, tomēr. Tas ir, protams, viss nav tik vienkārši, kā to pateikt, bet nav tā, ka viens vienmēr vainīgs. Tas, kurš tik ķipa neiemet. Tad, kad mēs pirms tam runājām, atliekas ar Cīni, vai tik viņš neteica, ka viņiem treniņš bija pirmdien, otrdien, trešdien un būs vēl rīt, vai ne? Tas nozīmē, ka viņiem 4 reizes nedēļā treniņš, kāds jums apmēram tas grafiks, un vai tagad esot tik biežām spēlēm, tas treniņu grafiks pat varbūt tieši pretēji nevis palielinās, bet samazinās, jo vajag taču kaut kādu arī, nevis atveseļošanos, bet atkopšanos un atjaunošanos. Ir tā, ka visu sezonu mums ir 3 treniņu nedēļā, pirmdienās, trešdienās, piekdienās. Protams, kaut kas pamainās, ja iekrīt spēles nedēļas vidū vai piekdienā, bet playoff laikā mēs neesam neko mainījuši. Pārsvarā pirmdienas ir recovery dienas, kur mēs savācamies uz krosiņu, tad ir izstaipīšanās un varbūt kaut kādas jautras spēles, lai dabūtu to fanu pirmdienas treniņā. Trešdienās mums treniņi ir spēļu zālē, vienreiz nedēļā. Tas uz koka? Jā, uz koka. Uz diezgan slidena koka, kas, protams, ir savu plusi, kad beidzot mēs varam izmantot kaut kādu plašumu, kas treniņu zālē ir ļoti apgrūtinoši. Un tās lielākā problēma ir tieši mēģināt kaut kādas uzsākšanas vairākumus, kur tev tas space nav un tas taimings pazūd un spēlē pavisam savādāk. Un tāpēc šogad mēs vismaz reizi nedēļā mēģinājām treniņus spēļu zālē. Uz koka bija savu plusu, savu mīnus.
jo tā sajūta uz tāda netīra koka dienas beigās ir kā salīdzinājums varētu būt tāds, kā jūs formulas fani, braukt ar softiem lietas laikā, tā kā diezgan liels brāķis uzreiz ir un tā kvalitāte pazūd, bet Traumu risks arī patiesībā. arī, jā, bet, Līdz ar to liela bauda spēlē, pēc tam spēles uz labu segumu. jā, tajā pašā zālē. jā, tieši tā, bet jā, treniņš mēs neesam mainījuši tās dienas 3 reizes nedēļā, pieturamies pie tā, un arī nākošu nedēļu, pirmdien, trešdien treniņš, tā kā, un piekdien, tā kā, jā, paliekam pie tām. Ja es saprotu to, ka tā otrā pamatskolas zāle, viņa ir stipri mazāka, bet, pieņemsim, kaut kāda pārgājas zāle nav bijusi opcija, kas ir tā kā kaut kas pa vidu. Viņa nav, protams, arī atbilstoši, mēs to zinām, bet viņa noteikti ir lielāka nekā tā otrā pamatskola, bet ar segumu. Jā, es nezinu, manuprāt, diezgan līdzīgs zāles, otrā pamatskola ar stalbu. Jā, pēc lieluma? Varbūt stalbē ir, jā, tiešām varbūt kādi daži metri platāk un garāka, bet kaut kādu treniņu mēs esam tur aizvedījuši, kad ir kaut kādas problēmas ar treniņu zāli, bet nē, mēs paliekam. Varbūt nākamā nedēļa Rubenē varat paprasīt, lai trešdien aizdod zāli. Zini kā, te daži jautājumi mums jau tāda tipa, ka apmēram tā sezona noslēgusies. Jā, bet tā ir, tāpēc, kad izslēgšanas spēles jau ir noslēgušās, regulārais ir noslēdzies un paliek tikai fināls. Bet, un, protams, tā ir, tā kā tu minēji, ka tā ir tā svarīgākā spēle, un tā vakardienas uzvara viņai nebūs nekāds, nevis nekāds, bet nebūs tāds saldums, ja pēc tam būs zaudējums. Tas viss ir loģiski un saprotam, bet es tev nevaru noteikti tāpēc nepajautāt, kā tev pašam, kā komandas kapteinim un vienkārši arī kā komandas biedram, kurš varbūt tevi šajā sezonā no džekiem paspēja līdz šim pozitīvi pārsteigt, nezinu, vai no ar savu sniegumu, ar savu attieksmi, varbūt kāds pieauga, jo florbols tiešām ir gados jauniem lielākoties, vai nobrieda, vai nezinu, vai vienkārši kāds no jauniem, kurš atnāca un iedeva tādu vēl papildus pārliecību, ka tu šajā komandā gribi vēl vairāk uzturēties un ka tici vēl vairāk. Es negribētu baigi nevienu slavēt pirms sezona nav beigusies, jo es zinu, kā tas var ietekmēt dažus spēlētājus varbūt. Bet playoffā, runājot par playoffu, man ļoti patika Bruno attieksme un darbs. Manuprāt, visi pamanīja, kā viņš spēja izmantot tieši savas stiprās puses, būt aktīvs un mēģināt traucēt kā priekšējais spēlētājs pretinieku komandai uzsākt uzbrukums. Bet uzslavēt noteikti ir jāuzslavē visi tie melnā darba darītāji, ko varbūt floorbola skatītāji vai tie, kas apstāsta tikai protokolu, nemaz neievēro. Tas ir Roberts Zande, mega spējas aizsardzībā, mega daudz bloķētu metienu. Un tieši tādi spēlētāji man vienmēr simpatizē daudz vairāk nekā tie, kas met golus, jo vienmēr visi pamana tos spēlētājs, kas iemet golus, bet reti kāds pamana, no kā tā epizode ir veidojusies bieži, un tieši no tiem bloķētiem metieniem, manuprāt, attīstās daudzi pretuzbrukumi un tās vārtu gūšanas iespējas. Tā kā es gribētu uzteikt visus tos, kas dara tieši to melno darbu, un Roberts, Bruno, Kovaļovs aizsardzībā, divcīņās, stūros, ļoti maz bumbas pazaudē. Tā kā laikam tie būs tie, par ko es varētu tā mazliet uzslavēt. Viņi patiesībā gan Bruno, gan Robis, viņi jau ir diezgan arī atalgoti tiek tādā veidā, ka diezgan bieži arī tagad tiek protokolā. Tā kā Robim ir pietiekami daudz, es neatminos, kad viņam varētu būt tik daudz punkti izslēgšanas spēlēs, un Bruno arī ir atpakaļ tajā, kad viņš gūst punktus. Tā kā kaut kāda tā korelācija arī uzreiz ir šajā visā. Tā kā tas tiešām, bet es tev pieminēju Renāru, kā vispār viņam iejusties. Viņš gados jauns, atnāk no Super čalis. Humoru uztver, iedod papildus emocijas tieši ģērbtuvē. Manuprāt, ļoti labs draugs
Šūmanim ir uz viena viļņa. Tā kā tiešām foršs čalis un darbspējas labas, attieksme laba un tās īpašības, ko es viņā pamanīju, ka viņš atnāca komandā, tiešām bija, es novērtēju ļoti augstu, nepavēlties viņam vienā no spēlēm piešķīru kapteiņa apsēju, par ko daudz varbūt bija šokā, kā tad tā jaunietis no Ulbruks atnāk uz Lekringu un tiek pie kapteiņa apsēja. Bet ir lietas, ko es novērtēju, un tās lietas man ir svarīgi, un ne visiem es varu iedot to kapteiņa apsēju, tā kā Renārs bija viens no tiem, kam es tiešām uzticējos, kaut vai viņš ir pirmo sezonu komandā, bet viņā ir ļoti labas vērtības. Tu varbūt vari to epizodi nedaudz apstāstīt, jo es atminos to spēli, kad iznāk komandas ārā, es skatos, viņš kapteinis, un es pēc spēles arī ar viņu aprunājos, un tā kā tu teici, daudziem bija pārsteigums, nu man šķiet, ka viņam varbūt pašam tas bija vislielākais pārsteigums. Nu vismaz viņš man tā to pasniedz. Tā gluži nebija, es atceros, manuprāt, jau vai tik nebija iepriekšējā diena, kas viņam pateica, ka esi gatavs rītdien, tu būsi kapteinis, un spēļu dienā, jā, es viņam iedevu apsēju un teicu, neuztraucies, viss būs labi. Es redzēju, ka ir tas uztraukums viņā un ka varbūt nav viņš pārliecināts par to, bet manuprāt, viņš izdarīja super darbu un arī pēc tam no komandas dzirdēja, ka viņš bija kapteinis un gribēja visos brīžos komandu pavilkt uz augšu, pateikt kādu varbūt skarbāku vārdu vai uzmundrinājumu komandai, tā kā mālēcis tika ar to galā. Ne, nu viņš arī U19 izlases kapteinis bija. Jā. Nu, tur arī, teiksim tā, izlasē, kaut vai tā ir jauniešu junioru, tur, kuru katru, teiksim tā, neliek, tas kaut ko arī nozīmē. Runājot par līderiem, nedaudz pieskaries Edgara Puriņa, vērtībai komandai un lomai, un kādas bija sajūtas, kad viņš vairs nevar palīdzēt jums gan iepriekšējā spēlē, gan uz pēdējo spēli. Ir skaidrs, ka Edgars ir komandas motors gan laukumā, gan ārpus tā. Manuprāt, viens no, ja ne pats fiziskākais čalis Latvijā, ar tādām darba spējām, ar ļoti labu velkošo metienu, bet nianses ir citā. Kā viņš spēja savas emocijas sabalansēt un neļaut viņām ietekmēt sevi un komandu. Un šeit bija, kaut kur bišķi pārdeg, kaut kur emocijas ņēma virsroku, sarkanā bija, tur nav jautājumu. Bija skaidrs, ka jau tajā brīdī, kad sarkanā kartīte tika iedod, ka visticamāk tā sezona ir galā viņam, bija jāmeklē kaut kāda risinājuma. Tas bija tas laikam galvenais punkts pie pagājušajā nedēļā, kas bija jāatrisina, kas spēlēs Edgara vietā un kāda būs citi virknējumi. Treneri, manuprāt, ar to ļoti labi tika galā. Bet Edgars nekur nav palicis, viņš ir komandā, viņš atbalsta cik vien var, ir uz spēlēm, ir uz treniņiem, kad vajag ģērbtuvē pasaka kādu skaļāku vārdu, dabū emocijas augšā visai komandai. Tā kā, protams, liels zaudējums laukumā, bet nav jau variantu, ir jācīnās un visiem ir jāsaprot, ka viens līderis ir ārā, tad citiem ir jāņem viņa loma uz sevi. Jā, to varēja arī man šķiet pēc jūsu komandas Instagram storijiem arī redzēt, ka viņš tur uzreiz bija pēc spēles laukumā. Tas, jā, to gribās teikt, būtu dīvaini, ja būtu citādāk. Tā kā tur par to man arī nebija, jo viņš visu pagājušo sezonu varēja izbraukāt līdz komandai un būt kopā. Tad tas iedeva diezgan lielu vērtību manās acīs viņam, jo viņš bija biežāk ar komandu nekā citi veseli spēlētāji. Tas ir tāds, jā, man tas, un tieši pat vēl pa izbraukumiem. Tas, ka tu vari atnākt cēsīs, tur ar visiem forši kaut ko pasmieties, pavadīt laiku, bet ja tu atrodi laiku kā braukt uz Talsiem, Ķekavām, svētdien. Tas tikai parāda spēlētāju attieksmi un vēlmi būt komandā un ko komanda viņam nozīmē. Tā kā, jā, visu cieņu Edgaram par iepriekšējo sezonu. Un es atceros, pēc sezonas bija mums kaut kāds Instagramā bija MVP tā kā balsojums komandas. Un es neatceros, kurš ieguva šo balvu, bet Olafs. Jā, bet manuprāt, Edgars bija kaut vai viņš nespēlēja laukumā, viņš bija komandas MVP.
Man šķiet, ka mēs jau arī nesam runājuši. Es esmu ar daudziem teicis, ka kā varēja, ja viņu neielikt, ka, ja sezona nav izdevusies, jūs pagājušajā gadā arī noteikti paši tā uztvērāt, un viņš bija visu laiku kopā, un tad, man liekas, ka viņš bija viennozīmīgi. Bet jā, Pēter, varbūt kaut kas no tevis vai no skatītājiem? Fināls pret Ulbruku. Kādas ir sajūtas, jo vienu no saviem čempionu tituliem uzvarēja tieši Ulbrukas sastāvā? Un vai tā komanda tev liekas tuva, vai tas sastāvs tik ļoti mainījies, un gadi pagājuši, kad tas nav vairs tik īpašs duels? No atmiņas jau, protams, ir par to Ulbrukas čempionu titulu. To aizmirst nevar. Un, protams, sastāvs ir ļoti izmainījies. Nezinu, uz vienas rokas pirkstiem, manuprāt, var saskaitīt tos spēlētājus, kas tajā gadā spēlēja, kad es atrados Ulbrukas komandā. Bet noteikti šis fināls būs ar kaut ko īpašu arī man, un es esmu priecīgs, ka tieši Ulbruka ir savā ziņā pretī mums, un papildus motivācijas, domāju, nebūs jāmeklē. Un pirms pusfināla vai ceturtdaļfināla, pusfināla tas bija, kad Ulbruka neizvēlējās mūs, es Pilpam rakstīju, kā tad tā, un kāpēc tāda izvēle, un tā kā vairāk ar joku, un kaut ko tur pasmējāmies, un tad, novēlējām viens otram veiksmi, teicām, ka tiekamies finālā, un te tas ir, un fināls viena spēle. Ja būtu jāspēlē sērija ar Ulbruku, nezinu, bet vienā spēlē viss, kas var notikt, un es ticu komandai, ka mēs to darbu izdarīsim, un ja būs veiksmi, tad viss izdosies. Pirms Krišjāns Tiltiņš devās prom uz Somiju un atgriezās Ulbrukā, viņš uzvarēja titulu ar tevi kopā Lekringā. Kādas ir emocijas par šo duelu un par Krišjāņu? Tilto ir mašīna. Es domāju, viņš ir iedvesmotājs arī ļoti daudz jauniem spēlētājiem, redzot viņa attieksmi jau tajā laikā, kad viņš Lekrings sastāvā vēl diezgan jauns puika bija, bet tās viņa darba spējas, attieksme, motivācija, kas viņam ir tagad un arī tad, kāds viņam bija, visu cieņu un sabrīnot tādus spēlētājus, kas var veltīt tik daudz laiku hobijam, par ko varbūt tas nav nevienam darbs un atalgojumu reti, kurš saņem, bet būs forši. Es domāju, visai Lekrings komandai uzspēlēt pret Tiltiņu, jo zinu, ka ir savi duo un tiekot laukumā pie Tiltiņa, tur, es domāju, divcīņas būs daudz efektīvāks nekā tās būtu par jebkuru citu spēlētāju. Tā kā es domāju, arī Tilto ir liela motivācija iekos Lekringam. Tā kā es domāju, abas komandas gaida šo finālu ļoti un redzēsim, kas no tā sanāks. Tu piedalījies draudzības pārbaudas spēlē vasarā pret Ulbruku, bet tu gan jau esi dzirdējis. Jā, es dzirdēju, ka lai arī tā bija draudzības spēle, bet viņa bija kā play-offs gandrīz. Es biju pārsteigts. Gribēju nosist un bija ļoti labs divcīņas. Un, es to dzirdēju, bet pats uz šo spēles nebija. Jā, es atminos pēc tam tās spēles, kas bija sezonā, viņas nebija ne tuvu tādas, bet tā tieši vasarā tur, es nezinu, kas tur bija uzvirmojis, bet tur bija tā, kad es atminos, es biju ļoti pārsteigts par to, ka kāds no abu komandu puses un no vairākiem spēlētājiem tur, tāda līdzīgi kaut kur kā jums jau pret Ķekavu. Ne tik traki, protams, bet jau kaut kādas tāda aizmetņi metās, un es toreiz tieši domāju, būs interesanti, kas tad notiks sezonā apmēram, bet sezonā tur bija tā kā tas viss jau bija palicies malā kaut kā. Žēl, ka nefilmē tās pirmszonas spēles, tas būtu labs Viņu rādīju, es viņu komentēju to spēli. Tad ir YouTube? Es nezinu, bet es to spēli komentēju, tāpēc, tā bija, viņu, tā kā komandas trenējās, arī mēs trenējāmies uz to, tā kā, lai nofilmētu varētu labāk un tā, kaut kādas tehniskās lietas un tā spēle, es nezinu, vai viņa ir kaut kur pieejama tagad, bet viņu es komentēju. Viņu rādīju,
Iespējams, ļoti līdzīga cīņa, kā finālā būs. Tā kā tie, kam interesē, var paskatīties. Uztaisam aklo rankingu. Tev, Artur, laiks ir? Ir. Nu, tad tā esam lai. Aklo rankingu. Tātad tev ir saraksts ar 10 pozīcijām, no 1 līdz 10. Šis būs par aizsargiem un viņu prime gadiem. Tad es tev teikšu vārdu, un tu viņu ievieto nosauc, kurā pozīcijā no 1 līdz 10. Pirmais labākais, 10. sliktākais no tiem. Bet tu nezināsi, ko viņš sauks nākamo. Tāpēc tas ir aklais. Tā ir tiešām problēma. Iepriekšējiem ar saviem, kā nu kuram vārdsargiem, kas tur bija, negāja tik vienkārši. Bet būs arī vecie aizsargi, ja? Vai tie, kas būs arī, jā, būs visādi. Tā vecie komandas biedri, jaunie komandas. Bet tas nenozīmē, ka vienmēr, tas nenozīmē, ka tie ir teorētiski visu laiku 10 labākie. Jā, sapratu. Jā. Tur var būt dažādi vārdi, jā. Labi, sākam. Morozovs, Millers. Tagad to viņa spēlēja komandā, bija Morozovs, tagad viņš Millers. Bet pagaid, man ir jāliek viņa prime, jā? Prime, katram prime. Tu vari izvēlēties, kas ir viņa prime tagad, vai pirms 3 gadiem. Nosaukt gadu, ja tu gribi, ja tu tīzi. Jā, tu vari, jā. Pozīcija? Labi, ir. Nē, tev skaļi jāsaka mums arī. 9. Ok. Jānis Rajeckis. Trešais. Akmeņlauks. Kā aizsargs. Ceturtais. Andris Malkavs. Piektais. Zeps. Kāda jau ir jāliek tajā 10. vietā? 10. Roberts Zande. Septītais. Tev paliek 8, 6, 1 un 2. Jā. Ingus Laiviņš. Tā jāsaka domā, kas vēl būs. To jau tur nevar zināt. Tā Ingus aizsardzībā, tad jau viņš nebija prēmā vairs. Es likšu 6. Ok. Paliek 1, 2 un 8, ja? Petrovskis. Kārlis Petrovskis. Jā, sapratu. Es likšu 2. Jančevskis. 8. Es nebiju viņš man komandas biedrs. Bet te nav tikai komandas biedri. Nav tikai. 8. Iepriekšēji viss sanāk tev komandas biedri, ja? Ja? Nu, jā, izlasē vai... Jā, Akmeņlauks, jā. Tad viens, laikam, neiederējās sarakstā, jo pēdējais ir Kaspars Bernāts. Tā nebija runāts. Pēc. Es pats izdomāju pa vidam šitam sarakstam, kad jāieliek. Tāpēc, ka redzēju, ka pirmā vieta paliek brīva. Jo es sapratu, ka visi ir Lekrings Olbruka, tikai Akmeņlauks nav, un viens bija arī no āras. Bet es domāju, aizvietošu viņu ar tavu uzvārdu. Labi, nosaukšu ātri gala sastāvu, un tu vari vēl pamainīt kaut ko, ja tu domā. Kaspars Bernāts, numur 1, labākais aizsargs Latvijas vēsturē, Artur Juševska pēc uzskatiem. Petrovskis 2, Jānis Rajeckis 3, Akmeņlauks, Andris Malkavs 5, Laiviņš 6, Zande 7, Jančevskis 8, Millers 9 un Zeps 10. Nu, baigi nav ko labot.
Tu jau no 2. līdz 10. vietai vari. Nē, Petrovčs ielika 2, jo tā saikne, kas man ar viņu bija, un tas, kā es viņu sapratu laukumā, un, man liekas, viņš saprata mani tajā sezonā vai 2 sezonās. Man tiešām ļoti izbaudīja to spēli ar viņu. Un varbūt daudzi nemaz tādu uzvārdu neatcerās nemaz, bet jā, tās īpašības, kas viņam bija, un tā sapratne tieši laukumā ar viņu, manuprāt, bija ļoti labi man ar viņu. Ja viņam žēl savainojumu, viņš, es domāju, vēl varētu turpināt spēlēt. Kā viņš beidz izlasē spēlēt dēļ tām traumām, mēs arī uzreiz jutām to iztrūkumu. Un es atceros, ar viņu arī U19 tas spēlēs. Tiešām stabilāks aizsargs, grūti atrast stabilāk aizsargu. Kurš tev tā, ja vienkārši būtu jānosauc, nezinu, Latvijā visu laiku labākais aizsargs? Nu, tas diezgan, protams, ir subjektīvi, bet nav obligāti, kad ar viņu jāspēlē kopā, varbūt no malas skatoties. Nu, Morits gan jau, jā, Latvijas vispār aizsargs. Top 1 noteikti. Un, nu, Jānis Rēckis noteikti arī bija top. Nu, man Jānka liekas, es nezinu, tur viņam tas jākaut kā. Lai arī viņš tik daudz ko jau man šķiet, ka viņš varēja vēl vairāk realizēties. Nu, pieņemsim, bet iespējams, ka viņam tā kaisla tāda, kā viņam brālim Andrim pret florbolu nav tik liela bijusi, bet tā, es domāju, viņš varētu griezt turpat, kur tagad griež Morits. Viņam arī ir vienaudži, tā kā, ja viņš to nebūtu, es domāju, ka, jo atminies Ziemassvētkos, kad savācāmies uzspēlēt, viņš vispār nekritā ārā tur, un viņš nezin, cik ilgi nebija man šeit trenējies vai ko darījis, un tur, nu jā, vispār bez problēmām varēja iekāpt atpakaļ, tas bija, jā, tā kā, Jānka, viņš man arī bija, es varbūt tā arī neesmu līdz galam objektīvs, jo viņš man bija pārinieks daudzus gadus, bet man šķiet, ka tāds, nu, tik nosvērts mierīgs, tajā pašā laikā spēcīgs, gudrs, nu, tur tā kā ar metienu, ar piespēli, nu, tā kā viss gandrīz vai ko, jā, ar labu pirmo soli, jā. Jā, slikto lietu viņam nemaz nebija, ja tā padomā, manuprāt. Jā. Vai ir stāsts par tavu numuru 41? Laikam nav. Bija tā, ka tad, kad es nācu uz Lekringu, tas bija 12. gads, ja nemaldos, es gribēju citu numuru, bet tad bija klubu vadīja Normons Eglīts, un tieši tajā sezonā uz Somiju pārcēlās Morits Krūmiņš. Un tā kā tie numuri bija diezgan līdzīgi, tad viņš piedāvāja Morits numuru. Un es piekritu, un kaut kā no tā brīža tas 41 man likās tāds manējais numurs, un ar Morits kaut kā sadalījām gan izlasē, ka viņš pāriet uz 4 un es 41, tā kā no tā brīža neesmu neko arī mainījis. Bet tāds stāsts apakšā tam nav. Nu, Moricam jau 4 man šķiet vienkārši, jo viņam teica ar 4 spēlēja. Jā. Bet kādu tad tu gribēji? 47. 40. Vienkārši negribēji drukāt jaunu formu no stāstiem? Jā, tad iedeva Morits formu. 47 jo cipuls? Nu, tur kāds var izdomāt, kāpēc. Jā, cipuls. Kādas ir tavas brokastis spēles dienā? Oi, vakar bija labas brokastis. Omletīti bija. Tad bija 2 grauzdētas maizītes krāsnī, salātlapa, tomāts, tad bija apcepti šampiņoni ar tofu un pa virsmu avokado. Cik tu laiku pavadīji taisot brokastis? Nu, mazliet paiet, bet, ja gribās labas brokastis, ir jāvēl tam laiks. Kā jau kas kvalitātei ir vienmēr kaut kāda laika, vai tas gan jā. Tu izbaudi to gatavošanas procesu vispār kopumā? Jā. Man patīk. Protams, tā iedvesma dažreiz varbūt nav veltīt tik daudz laika vai ir nogurums un slinkums, bet tad, kad ir, tad man patīk, it īpaši vasarā. Kā vispār par pirmspēles rutīnu? Ir kaut kādas lietas vēl, ko tā kā bez labām brokastīm? Nav. Mēģinu atslēgt prātu pirms spēles, kaut ko labi padomāt. Mainticības? Nav. Pret Rubeni sērijā Tomam Rīsmanim bija mainticība. Bija tā, ka pirmās 2 spēles
no Cēsīm viņš brauc ar mani mašīnā, un tad, kad pazaudējām, tad viņš teica, ka ar mani vairs nebrauks. Tā kā ir spēlētāji, kam ir maiņticības, man laikam īsti nav. Jā, maiņticības, mēs šeit arī esam to daudz runājuši, kamēr tavs maiņticības neietekmē nevienu citu, tikmēr nekāda problēma nav, bet tad jā. Un par rutīnām jau kaut kur līdzīgi, ja ir tā kā Morits stāstījis, nezinu, tā epizode ir Pēteri bijis, gaisa ar Morits nav vēl, ka Morits stāstīja, ka viņam ir ļoti svarīgi, ka viņš pieiet pēdējais pie vārtiem. Kad sajiet, bet iedomājies, ja komandā tādi ir 2 vai 3, tad katram vajag pieiet pēdējiem, un tad sākās jau kaut kāda, ja kāds ir ļoti principiāls, viņš tiešām var tā kā strīdēties par to, ja viņš uzskata, ka Nē, komandā es redzu arī tieši ejot laukumā, varbūt pie vārtiem pirms spēles ir kaut kāds rutīns katram spēlētājam. Un, tas nav noteikti slikti, ja viņam tas palīdz, kāpēc nē, bet man personīgi nav tādas rutīnas izveidojušās un šaubos, kad ir izveidosies. Handshakes tev ar kādu ir komandā? Nav. Kādreiz ir bijis vispār? Bija kaut kāds tāds laiks, ka man liekas, tas bija diezgan populāri, tagad jau tā nedaudz atkal norimies. Man laikam nav bijis. Jā, es redzu, esmu ievērojis, kad... Vēl joprojām ir kaut kādās komandās, kur to redzi. Puriņam ar Miķeli joprojām ir. Jā. Un ļoti interesants tāds ieteikt pavērot, ja kāds nav redzējis. Jā. Par ekipējumu tu spēlēji Fatpāju komanda. Jautājums, kādu locīju un tu izmantot? Kādreiz esi locījis lāpstiņu? Šo tad ieloku, bet ļoti, ļoti gribu spēlēt ar pēc iespējas taisnāku lāpstiņu un ļoti nepatīk visas tās barānkas un es neredzu tam pielietojumu savā spēles stilā un es dodu priekšroku taisnai lāpstiņai, jo uzskatu, ka tieši sajūtas kontrolējot bumbiņu man ir daudz labāks un man nevajag to metienu velkošo, kurš man īsti nav. Agrāk tev kāds viņš bija? Spēlē tomēr es 90% tieši driblā un piespēlēs aiziet tas. Tā kā es izvērtēju savus puses un kā es to jūtu un pēc iespējas taisnāk lāpstiņu. Kāpēc pazūd tie velkošie metieni? Tev agrāk bija labs velkošais, tu gāji soļos. Un tas tagad tāda ir vairāk. Jorens arī agrāk. Es nevaru Fatpāju īsti izdarīt ar orku lāpstiņu. Tikai, ok. Es domāju, bet, ka tas vienkārši... citu mēģināt, es esmu mēģinājis, es nevaru īsti ar citu. Man vienkārši šķiet, ka daudzi vienkārši savu spēles stilu apzināti gandrīz vai pielāgo tam, nevis vienkārši tā ir kaut kāda... kaut kur jau arī tev taisnība, es domāju. Bet, Jo tādi ir vairāk. Velcēji komandai pietiekami. Jautājums par 2 7. spēlēm, vai ar to komandai neparādās šaubas par izredzēm finālā, bet, manuprāt, tieši pretējais. Vai kā tu to skaties un kāds mesiģis komandai par to, ka knapi tikā līdz finālam, bet tas tieši tā viena spēle ir pierādījusi, ka jūs varat uzvarēt to vienu spēli? Ko nozīmē knapi? Tas, ka caur 7 spēlēm... 4-0. 4-0 nav knapi. Pirms 4 gadiem mēs ar Lekringu gājām īsāko ceļu. Tur mēs 9-0, jā. 9-0 bija play-offos. Šogad ir jāiet garākais ceļš. Es nedomāju, ka tas baigi kaut ko ietekmē saistībā ar finālu. Es domāju, pārliecība komandai arī šīs 7 spēles ir devis daudz lielāku nekā, ja būtu kaut kāds 4-1 varbūt. Mēs saprotam, ka ja mēs nebūsim gatavi spēlē un visi nebūsim uz vienas lapas un nespēlēsim savu spēli, tad finālā būs grūti. Bet, ja komanda parādīs tādu raksturu un stilu un noturēs tās emocijas vienā līmenī, tā kā vakar to izdarījām, es domāju, mums ir ļoti liels izredzes uzvarēt finālā. Vai pirms 7. spēles vai arēnas spēles ir iespējams aizmigt? Nē, jāguļ jau būs. Grūtāk ir noteikti, bet no savas pieredzes laikam var pateikt, ka jo mazāk tu domā par tos fināla spēli, jo labāk ir. Jo ir bijušas reizes, kad tu jau 2 nedēļas sāc domāt par to fināla spēli. Un
tas nav vajadzīgs, jo brīvā galva tev ir uz to fināla dienu, jo labāk. Nu, jā, viens ir pateikt, otrs uztaisīt to galvu brīvu, tas ir nākamais. To, ka viss to saprot, Bet, jā. protams, tas jau rodas no pieredzes. Nu, man ir bijuši vairāk tie fināli, un es varu salīdzināt, kā mans tas ķermenis un prāts strādā, un kā man ir vieglāk. Nu, katram varbūt ir mazliet savādāk tā pieeja. Ko šefam vislabāk patīk vai padodas gatavot ēst? Oi. Nu, Gan jau kaut kāds vasarā noteikti tas ir steiks, vai arī kūpināt gaļiņu vairāk stundu. Tu pats kūpini? Jā. Opā. Uzaicināsim mūsu florbola šovus kaut vasaras. Nu, varam mēģināt. Varam kādu epizodu arī svaigā gaisā uztaisīt. Jā. Es par kūpināšanu nezināju, tas arī man pārsteigums, jā. Kāds teiks, tā kā ir tie well done un Medium. medium. Nē, tas jau, ja tu gribēsi well done, tad varam mēģināt well done, bet neieteiktu. Es uzticos tev ēdienu ziņā, nevis sev. Vai esi domājis par karjeras beigām? Tas laikam visiem šodien ir uzdots gandrīz. Labi, varbūt. Nē, tās domas jau bijušas jau, man liekas, pēdējās 5 sezonas, kad ir pēdējā sezona. Bet, redzēsim, kā šī sezona izvērtīsies. Vienmēr jau gribās to punktu likt uz i, un iepriekšējās sezonas arī bija domas, ka varbūt pēdējā, bet tas sezonas iznākums, nebija apmierinošs, un tā motivācija cīnīties vēl vienu sezonu un iet uz tiem treniņiem vasarā, iet uz stadionu bija. Redzēsim, es nesaku ne jā, nē. Kaut kad jau tā karjera būs jāmet mierā, vai tas būs pēc šīs sezonas vai pēc nākamās, to mēs redzēsim. Tad, ja tu uzvari, tad izklausās, ka tas ir ļoti liels iemesls, lai Varbūt. Tu teici, jāmet kaut kad tā varbūt florbola karjera mierā. Tas tieši par spēlētāju domāts, esi kaut kur jau domājis kādreiz, ko tu varētu pats darīt tālāk, kaut kur jau varbūt sevi redzi, vai kaut kā. Florbolā gan tā, būsim godīgi, diezgan šauranīši, pa lielam tas ir tikai gandrīz vai treneris, vai pieņemsim tādai aģenti vai menedžeri īsti nav. Jā, bet varbūt esi kaut ko aizdomājis, kaut kādu florbola skolu var mēģināt. Latvijā nekas tāds. Es domāju, ka florbola es to nesaistu noteikti. Es domāju, kaut kur paiet, varbūt kaut ko citu. Noteikti tas sports nekur nepazudīs, un tās aktivitātes un sportiskums manī ir, un tā vēlme pēc kaut kādas kustības ir vienmēr bijusi. Konkrēti piemēru es tev nedošu, bet kaut kādas domas ir, bet kas tas būs, kas aizvietos florbolu, tas 100% nav skaidrs vēl. Labi. Rallijas būs kaut kāds. Bet es tieši domāju, tajā brīdī, tad, kad tas florbols nav noslēpums, arī tu jau tik daudz gadus spēlē, un tiem, kuri jau ir tavā vecumā vēl spēlē, bet tad tiem jau tas ir, acīm redzot, diezgan nozīmīga loma, un cik vienkārši to es arī pēc sevis tā kā, un cik vienkārši to tā paņemt ar nazi nogriezt, un nezinu, tagad darīt tikai kaut ko citu, un īstajā florbolā nebūtu vispār klāt. Es tieši vairāk tā. Es domāju, tas ir grūti, un to jau tikai saprotu, kad tas notiek. Es domāju, jebkurš var pateikt, ok, florbols aizņem man tik stundas nedēļā, un brīvdienas bieži nemaz nav, bet to jau tu izjūti tikai tad, kad tu to florbolu noliec malā pavisam, un noteikti nav viegli, ir savādāk. Es domāju, ļoti daudz brīvā laika parādās. Tas jautājums, kā kurš to spēja aizvietot. Bet, ja, piemēram, kāds cits uztaisītu florbola skolu, vai tu būtu gatavs veltīt pāris stundas nedēļā, lai palīdzētu jaunatnē latviešu? Vai kaut kādiem prospektiem, talantiem? Es domāju, ka es varētu pieslēgties. Tas noteikti nav izslēgts variants. Kaut kāda pieredze jau
pieredze ir kaut kāda uzkrāpuši šitiem gadiem, gan spēlējot Lekringā, gan izlases gados. Un, ja ir iespēja kaut ko nodot tālāk, manuprāt, tas ir jādara. Un, protams, ir sīkumi, kas ir jāatrunā un bla, 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 bet manuprāt, tas svarīgākais vienmēr ir padalīties to pieredzi. Un jauniešiem, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi. Un, tieši tāpat kā Pēters to dara šobrīd ar visiem video un podkāstiem un skaidrojumiem. Nu, es neatceros, ka savos laikos kaut kas tāds būtu bijis. Un, ja būtu tas bijis, noteikti būtu vēl talantīgāk spēlētāji izauguši. Vairāk būtu vienkārši vairāk, kas jau arī ir ļoti svarīgi. Jā. Tā kā tur gan kvalitāte, gan kvantitāte, tie viens otru parasti tikai papildina šajā sakarā. Jā. Nu, labi, beigās tad prognozes kā fināls. nē, pa trešo vietu iedod prognozes, un tad jau teiksim čau. Vēl viens ātri, kamēr kā Ginča jūtās. Viņam vienā dienā 2 fināli, viņš var vienā dienā kļūt par Latvijas čempionu kā treneris un kā spēlētājs, vai viņš jau paspēja, nezinu, padalīties ar savu sajūsmu par to. Neesmu runājis ar viņu. Es zinu, jā, ka viņa komandas, sieviešu komanda ir finālā. Es nezinu, kā viņam pašiem tas būs, 2 fināls. Bet pēc kārtas nesnāk spēles, vai ne? Nē, 11 un 8. Viņš tur pa dienu vēl var aiziet kaut kur pagulēt. Nu, viņam var sanākt, viņam mega diena. 2 tituli, tas būtu ļoti iespaidīgi. Nu, lai viņam izdodas. Jums afterpartijas fonoklubā? Pa vienu tiešām, lai izdodas, jā. Afterpartijas fonoklubā? Es nezinu. Neesmu informēts par to. Jo tad Ginčam ir jādomā, kur viņš paliek. Ginčam pašreiz sarežģījumi vairāk. Par afterpartiju domās pēc spēles ir. Valči jau gan mums pateica, kur viņiem ir. viņš vēl nav tik pieredzējis, laikam. Tu zini, kur tu pievienosies, jā? Jau. Nu, tur, kur uzvarēs. Nu, tas normāli. Nu, kas tas pa jautājumu? Super. Tā prognoze, ja vajadzēja. Jā. Es liktu uz talsiem. Beigās dominatori paliek 4. Tieši domāt tas emocionāla aspekta dēļ? Vairāk? Arī, bet man liekas, ka tals būs pārāk šajā spēlē. Bet, nu, redzēsim. Ar prognozēm baigi negribu aizrauties. Bet, nu, ja man jāizvēlās, tad sliktu uz talsiem. Daudz vārtu vai maz vārtu? 6-4 tals. Man parasti asociējās arēnā bronzas spēles ar daudz vārtu gūli. 10-9 overtimes, jā? Nu, varbūt ne tik ļoti, bet kaut kā, ka tur, zin kā, jā, visi vairāk bauda un jā. It īpaši, jo tur pārsvarā ir komandas, kuras ir spēlējuši finālos vai cīnījušies par tituliem, tad viņi tā kā nedaudz vairāk to procesu bauda un varbūt dažreiz aizmirst tik ļoti par to aizsardzību. Līdzīgi kā jums bija ar ķekau tajās pirmajās spēlēs. Tur arī pāris bija kaut kādi vārti, tur nezinu, cik, kad jūs... Un tad var redzēt, ka... Viss jau ir atkarīgs, kāds būs spēles sākums, kādu spēles stilu komandas piedāvās, cik agresīvs viņš būs, cik atklāts. Nu, ja pirmajā periodā būs daudz iespējams vārdu gūmu, tad tā spēle arī var izvērsties 10-9, bet es ļoti šaubos, ka tā būs. Kāda tev ir labākā atmiņa no arēnas? Vai tāda smieklīgākā vai foršākā? Nu, čempionu gan jau kausu pacelšana 2002. gadā. Jo, nu, tā komanda, kas tajā gadā bija Lekringā, nu, tā pārliecība, kas bija jau sezonas gaitā, ka... Nu, 22. gadā. Jā, 22. Jā, ka... Nu, komandā visi jūt, ka mēs būsim čempioni un ka īsti varianti nevienam citam arī nebūs iekos mums. Nu jā, tā ir tā 9-0, jā, tur vēl bija Tiltiņš, Jorens, Andžara Jēckis. Pārējie jau laikam tie jā, visi, nu, pārgaujuši čaļi visi, kas bija spēlēja pārgauju atnāca. Un... Izņemot Šulmans ar Muižu, jo jā, viņi bija tad pretiniekos, jā. Bet, jā, tad tā kaut kā. Nu, labi. Super, tad pēc 9. titula klubam.
Un sastā sev. Jā. Iespaidīgi. Paldies, Vīri. Paldies, ka uzaicinājāt. Te jau sazināsimies un Tiksimies arēnā. baudam. Jā. Baudām. Jā. Super, paldies tev. Čau. Viņš uzreiz izslēdza. Viņam moši jāskrien. Es tev tāpēc prasīju. Labi, mēs varam nobeigumā. Es tavu prognozi gan gribu. Par ko? Mēs izrunājām par Ā, sieviešu finālu, mēs izrunājām par pirmās līgas finālu. Un tagad esam dzirdējuši top 4 komandu. Tā teikt, izteicienus vai viedokļus. Un kādas tev domas par spēli, kas būs 11. aprīlī 5:00 nu es domāju, ka Rubeni uzvarēs. par 3. vietu? Jā, ka Rubeni uzvarēs. Vienīgais iemesls, kāpēc pašreiz es to tā kā domātu citādāk, ir tas, ka viņi varētu būt tā kā emocionāli paplīsuši, bet ir pietiekami daudz laika līdz tam viņiem sagatavoties, un nav tā, ka viņi tās medaļas vienmēr dabūna katru gadu, un tā. Es domāju, ka viņi arī gribēs pacīnīties par to, un Juris kā treneris pirmā sezona, viņam tas noteikti būs svarīgi, un pierādīt to, ka varbūt, kad regulārais nebija nejaušība, jo palikt 4. Nu tā gan gribētos teikt, ka būs tāda savu veidu izgāšanās. Tik pie medaļas, nu tad tur noteikti var atrast arī, jā. Rezultātu tu gribi arī, ja cik es saprotu. Jā. Astoņi, 5. Es teikšu, es arī teikšu, ka Rubeni uzvarēs 7-4. Ļoti līdzīgi mums. Starpība 1, Rubeni +3. Ja tā. Grūti man prognozēt šo maču. Tiešām. Nu, Labi. Nākamā mača arī nebūs vieglāk. Lielais fināls 8:15. 8-15? Jā. Tā bija rakstīts uz floorball.lv Instagram. 11. aprīlis fināls vīriešiem Ulbruka pret Lekringu. Asters Ulbruka, Cēsu Lekrings. Es būšu pragmatisks savās prognozēs, teikšu, ka Ulbruka. Un rezultāts 7-3. Man grib padalīties iemesls, kāpēc Ulbruka būs labāk. Nu, tā kā mēs jau runājām par to, ka Ulbruka ir visu sezonas favorīti, un Artūrs teica, ka arī, kad reti kurš ticēja, ka viņi tiks finālā un tā. Ir gan tas lielvārdas stāsts tie vienā gadā, ka viņi tur aizkapājās un nekā favorīti beigās izcīnīja titulu, bet Ulbruka šogad ir, man šķiet, rāda vēl pārliecināšanāku sniegumu. Un ja mēs tur tā kā smejamies par tiem dominatoriem un vēl kaut ko, viņi sevi tā nesauc, bet man šķiet, ka viņi ir tie dominatori. Šī gadījumā gan laikam tas ir aizgājis tā, ka tas īsti varbūt nav kompliments, bet es to domāju kā komplimentu. Jo man šķiet, ka viņiem ir gan labākais līgas uzbrukums, gan labākā līgas aizsardzība. Un tad paliek tā kā 3. pozīcija, kas būtu vārdsargs, kuras varbūt viņiem, nevis viņa ir vāja vai ir slikta, bet vienkārši, manuprāt, nav pati labākā, bet tāpat ir viena no labākajām top. Un tad es vienkārši pragmatiski saliekot plus, mīnus, tā man šķiet. Nevar arī nepieminēt noteikti to faktoru, ka nespēlē Puriņš, bet es nesaku, ja spēlētu Puriņš, ka es teiktu, ka uzvarēs Lekrings. Es arī nemēģinu tagad uz to tā spekulēt. Es arī laikam palikšu garlaicīgs un teikšu acīm redzamo
pagaidām. Protams, mēs zinām, viena spēle ir viena spēle. Bet, man liekas, būtu negodīgi, ja es visu sezonu slavēju Ulbruku un priecājos par viņu spēli, un pēkšņi pēdējā spēlē es domāju citādāk. Es teiktu, varu spēlē būt līdzīga, bet Ulbrukai ir vairāk veidi, kā atrast tās detaļas un izveidot tos momentus. Un viņa varētu būt sīva spēle, tikpat labi varētu būt plaša spēle. Un tur Ulbrukai būs vēl lielāks advantage, priekšrocība. Lekrings gan līdz šim vēl nekad nav zaudējuši arēnā. Jā. Ja Valmiera nekad nav uzvarējusi arēnā, tad Lekrings vēl nav zaudējuši nekad arēnā. Tas laikam 3 no 3. 2 bronzas spēles un 1 zelta spēle. Bet, Mēs savā ziņā tad dodam Lekringam to vēl vienu motivācijas boostu. Pēdējo reizi šo zonu, tad... tad, ja mēs dodam, tad līdz galam tā kā. Jā. Es saku, 9-4 varētu beigties spēle. Un es teicu 7-3, ja? Jā. Okay. Bet būs interesanti, man liekas, labi, prognozes, bet būs ļoti forša diena. Kas man šķiet, Lekringam vajadzētu izturēt to pirmo spiedienu, un tad es domāju, ka viņi varētu tā kā ieķerties, mēģināt spēlē. Kaut gan, jā, iepriekšējos gadus tieši pagājušajā, pieņemsim, Talsi sāka labāk un tāpat beigās īsti nebija varianti. Pēc iemestiem goliem, līdz pirmie iemeti. Bet man kaut kā ir šķiet, jā, lai Lekrings sajūt to, ka viņi tiešām var uzvarēt, nevis tikai, tā kā sevi, lai tiešām viņi to jūt. Pēc notikumiem laukumā nevis tikai tā, ka viņi ir spējuši sev noticēt, viens otru uzmundrinot un tā. Lai tā, ka viņi redz, laukumā, kas notiek, bet tiešām, jā, mēs varam. Tur, tad jā. Juris pats atzina, kad pirmās 2 spēles, vai Emīļa Zāle bija intervijas klausījos, pēc 7. spēles, ka pirmās 2 spēles likās pēc tam, ka nav viņiem vieta tur pret to komandu, pret Rubeni pat. Bet tad viņi bišķi pamainīja kaut ko, palika tuvu tajās spēlēs līdz pat 3. periodam, un otra komandas arī ietekmē. Ulbruka nav pierādījuši šogad, ka viņus ietekmē baigi tas, cik cieši spēle vai necieši spēle. Rubeni to parādīja, kad viņi bišķi pazaudēja savu to uzbrukumu zonas nosvērtību un lēmumu pieņemšanu, tur, nezinu, tie pašos atkārtojumos, Zilberta gadījums, jā. Un it kā liekas, ka... nebija, tas vienkārši tāds pēdējais. Piemērs, jā. Bet tur jau bija vairākas viņiem epizodes, kuras... Labi, es gan vienmēr īstenībā nesaprotu, kurš ņem un par ko ņem. Tā kā mēs bieži tikai varam uzzināt pēc tam prasot pašiem spēlētājiem un tā, jā. Bet tur man jau CS spēlēs kaut kur bija tādi interesanti arī likās tie video kaut kur ņemšana. Tā ir vairāk, mēs visu sezonu smīkņājām par Lekringu par to, bet pelnīt smīkņājām, jo tās pāris reizes tur arī bija drausmīgs, regulārajā, kur tika ņemts atkārtējums. Es nezinu, vai smīkņājām. Es smīkņāju tiešām. Es par sevi tad sāku. Protams, ka mēs tā kā kaut kādā dažreiz humoristiski mēģinām teikt, bet nebija tā, ka mēs kādā brīdī kaut ko nepamatot. Mēs argumentiem un lietām, kas tā kā vajadzēja papšķīt Arturam, vai viņi kādreiz aizdomājās par kādu lietām, vai vienkārši to izmanto kā motivāciju. Es zinu, ka viņi paši arī iekšēji par to tā kā, pēc tam jau, kad tas bija noticis, tā kā arī smīkņāja. Kas tas tikko bija no stāsta, un atkal, un tā, tas, zin kā. Bet ka viņi to izskauda, un beigās tie viņu video ar jaunajām vadlīnijām, viņi jaunajām vadlīnijām patiesībā adaptējās viena no vislabāk, kamēr vispār video vadlīnijām, tām vienkāršajām sezonas sākumā tur viņiem slikti gāja, bet šīm jaunajām, kuras, kā jau mēs izrunājām, lielākā daļa tā arī neviens īsti nezin, un nav vienoti, viņi ļoti labi adaptējās situācijā, gan treneri, gan arī, kā sapratām, Arturs kā kapteinis par to izspēlēšanas un pastāstīt tiešiem, ka to nevar, un šādas nianses, kas viņiem tieši pretēji, palīdzēja tur regulārajā, varbūt tas jau viss aizmirsts, bet izslēgšanas spēlēs, jā. Super. 11. aprīlis. Jā, bet tu man teici, ka man būs kaut kāds vēl viens uzdevums.
Tev ir jautājumi vispār, ja tev laiks vēl ir. Nu, man šodien ir brīvdiena. Tev kebabs jau ir atsalis. Nē, man nebija kebabs. Tā akmeņlauku nevar klausīties. Viņš ēd vienkārši pats kebabs. Es vienkārši dzirdēju to kā foliju. Jā. Nē, bija folijas, nē. Okay. Nebija. Kāpēc tu kļuvi par komentētāju, Kaspar? Kāpēc es kļuvu? Pirmkārt, es gribu teikt, ka es neesmu komentētājs, vienkārši komentēju spēles. Ja es būtu komentētājs, tā kā profesija. Tas ir mans hobijs. Nu, teiksim tā, precizējot. Un tas, ko ieskicēju jau citās sarunās, man tik vienkārši, lai es arī pats apzināti izvēlējos aiziet no florbola, un kaut kādu laika periodu no viņam pat negribēju būt tūmā, kaut kādus apmēram 2 gadus, lai tā kā, restartētos un tā, un pēc tam es sapratu, ka es gribu būt klāt un ka es varu dot savu pienesumu kaut kādā veidā, palīdzēt to popularizēt, attīstīt, pats gūt prieku un baudu un vēl citus kaut kādā veidā iepriecināt ar to. Un tad, kāpēc ne? Un tāpēc tam sākot komentēt, tad es sapratu, ka var arī mēģināt kaut ko bez komentēšanas vēl citu, kaut kāds, kā mēs sākām, florbola virtuve ar Andri Pīlupu, viņš man uzrunāja veidot un censties un atrast sevi tādā nišā florbolā, kura bija, nevis bija, bet joprojām ir diezgan, ja mēs tieši, piemēram, par komentēšanu, tad viņa ir ļoti tukša. Un es domāju, ka tur ir tiem, kas gribētu, ir ļoti daudz iespējas un vietas tur. Un jā, un arī tagad tu darbojies ar šo, kamēr nebūtu tu, tad arī šī vieta būtu pilnībā tukša. Un tās vietas ir kaut kādas, un ja viņas darot pašam patīk un redzi, ka citiem patīk, tad kāpēc ne? Jā. Tikko atcerējos, ka vajag Patreon video, tāpēc pārējos jautājumus gan par viesiem, kas šodien bija, gan par citiem interesantiem tematiem, kas aizskars arī finālu un finālus arēnā 11. aprīlī, varat paklausīties mūsu Patreonā. Jā, paldies par skatīšanos YouTube epizodē. Tad ļoti daudz intervijas un paldies, Kaspar, par laiku. Tiekamies Patreonā. Čau!